izdoti 5 jauni mūzikas ieraksti ar dažādu Latvijas mūziķu, komponistu un izpildītāju sniegumu. Vācijas skaņu ierakstu Nams Airs Production laidis klajā Vestarda Šimkus solo albumu Intervija ar Beethovenu, kurā iekļautas 2 Ludvika van Beethovena sonātes, kā arī paša pianista asprātīgā kolāža par Beethovena odes priekam tēmu. Pēdējā laikā es ļoti daudz esmu spēlējis Beethovena mūziku. Par Beethovena interpretācijām arī sanācis diezgan labas atsauksmes dzirdēt Eiropā līdz šim. Likās loģiski ierakstīt tad arī tiešām albumu ar Beethovena mūziku. Bet ir ļoti daudz albumu ar Beethovena mūziku. Es mēģināju abstrahēties no citu pianistu interpretācijām, no kaut kādiem uzslāņojumiem gadsimtu gaitā, kas neapšaubām ir radušies, protams, Beethovena mūzikai. Es no tā visu mēģināju attiet un paskatīties uz mūziku. Uz šo mūziku tikai tā, kā to būtu vēlējies pats komponists. Lūk, un ieraksta procesa gaitā un iestudējot šo mūziku, man radās tāda sajūta, it kā es intervētu Beethovenu, faktiski. Kamdēļ arī albuma nosaukums ir Intervija ar Beethovenu. Un vēl var piebilst arī, ka albuma forma pati kā tāda ir mazliet atgādina interviju, jo sākumā ir viens manis komponēts skaņdarbiņš par Beethovena tēmu, ļoti politisks skaņdarbiņš, Eiropas Savienības variācijas. Beethovens ir Eiropas himnas autors, gribot to vai ne. Tad, iespējams, es viņam pašam arī to pajautāju, vai viņam pašam tas patīk. Katrā gadījumā Beethovena atbilde, pēc tam seko 2 viņa izvērstāko sonāšu garumā, un tā ir patiešām ģeniāla mūzika. Latvijas koncerti izdevuši baroka un romantisma laika komponistu populārākos sakrālos dziedājumus kontratenora Sergeja Jēgeru un ērģelnieces Dianas Jaunzemes izpildījumā. Šajā albumā Ave Marija ir ieskaņotas skaistākās garīgās mūzikas ārijas, ko es esmu izpildījis Latvijas dievnamos un ārpus Latvijas robežām. Būtībā varētu teikt, tā mūzika, kas man ir sirdī tuva, jo tā kaut kādā veidā ir arī saruna ar Dievu un saruna ar klausītāju, ko es ļoti vēlos, lai klausītājs man tiek vēl tuvāk, un ar šo mūziku es to vēlos arī izdarīt. Klajā nācis laicīgās kormūzikas albums Planescapes ar komponista Pētera Vaska skaņdarbiem Korim, ko izpilda Latvijas radiokoris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. Šis reiz ir tā programma, ko mēs kopā veidojot ar Pēteru vēlējāmies taisni uzsvērt šo latvisko stīgu un varbūt šo neatkārtojamīgo, kas pastāv gan mūsu kultūrā, gan Pētera muzikā, un proti tas arī saistīts ar šo latviskās mēles izmantošanu tikai šajā muzikā. Šie ir arī daļa no visvairāk dziedātajiem arī starptautiskā arēnā latviešu šodienas kora muzikas, varbūt pat mēs varam teikt šodienas muzikas zelta fonds daļa arī. Savukārt diskā, ko izdevis Latvijas radiokoris ar nosaukumu Latvijas jaunā raža, klausāmi 70. gados dzimušo Latvijas komponistu skaņdarbi, kas komponēti tieši Latvijas radiokora grupai Kaspara Putiņa vadībā. Šis ir Latvijas radiokora grupas pirmais kompaktdisks, tāda radošā darba kvintesence, ja varētu teikt, kas parāda mūsu dziedātājus un mūsu darbu, varbūt tās nedaudz no cita rakursa, un proti, kur dziedātāji vairāk tiek rādīti kā personas, ļoti personificētas skaņas gleznas. Un tas, kas raksturīgs, ir vokālai kamermuzikai, bet kas bāzējās šodienas muzikā. Tā ir muzika un tā ir programma, ar ko mēs šodien ejam pasaulē, kādu mēs rādām šodienas latviešu vokālo muziku, respektīvi šodienas aktualitātes.
Simfonēta Rīga kopā ar Igaunijas filharmonijas kamerkori diriģenta Daniela Reisa vadībā ierakstījusi disku Awakening ar igauņu vidējās paaudzes izcilākā komponista Erkija Svena Tīra mūziku. Sadarbība ar Igaunijas filharmonijas kamerorķestram Simfonēta Rīga jau ir vairāk gadu garumā, un tādēļ arī ir likumsakarīga tad, kad orķestrs saņēma šādu piedāvājumu no ierakstu kompānijas Ondīna ierakstīt Erkija Svena Tīra skaņdarbu albumu. Šis komponists ir ārkārtīgi populārs ne tikai Igaunijā, bet arī visā pasaulē. Varētu teikt, pielīdzināms šai nosacīt jaunajai komponistu skolai, kur pārstāv gan Arvo Pērts, gan Pēters Vasks, Filips Klāss, Stīvs Reiks un arī, protams, Erkijs Svens Tīrs. Tādēļ arī likumsakarīgi, ka Igaunijas filharmonijas kamerkoris aicināja orķestra Simfonēta Rīga piedalīties šajā ierakstā, jo šī līdzinājā sadarbība bija ārkārtīgi augstu vērtēta no viņa puses. Visi diski ir pieejami mūsu rīkotajos koncertos, gan Rīgā, gan arī citur Latvijā, kā arī, protams, ka lielākajos ierakstu veikalos, arī internetu veikalos. Tā informācija faktiski ir visa pieejama mūsu mājaslapā www.latviaskoncerti.lv.